No, tā. Duducis ir uzkāpis uz jumtiņa. Un... Taisam jumtiņu, lai Re, ūdens netek. Pirmais, kas ir mājai, galvenais jāsāk no jumta. Lai ūdens netek, lai mitrums iekšā nenāk, un būs labi. Lēnā garā, tā močijam. Re, kur tas vecais jumts jau ir viss noņemts, vai ne? Tie visi šīferi, tos mēs vakardien visus iznesām ārā. Tie visi vecie noņemti. Vecie dakstiņi. Vecie dakstiņi ir noņemti. Tagad ir, kas tur ir tagad tas? Kā viņš? Uzliks jumts, koki ir normāli. Tagad ir liekos saucamo ruberoidu. Jā. Un pēc tam nāks jauns jumts virsū. Šitie saucās melnie griezti. Tas ir tāds tā kā pagaidu jumts. Melnais jumts, pirms mēs liksim šito te. Pirms mēs liksim šo te. Jaunu jumtu. Jauno jumtu. Jā. Saucas melnie griezti. Melnie griezti. Melnais jumts. Tad tur būs redziet, tur, kur... Vai no dakstiņus, vai smuku kaut kādu vēl tur ir māla, tādi jumti māla. Tā kā māla šīferis, tāds ir pieejams. Un kaut kā tā. Būs labi. Tagad labo jumtu, tāpēc, ka pirmais jāsāk ar jumtu, tāpēc, ka... Jo bija kaut kur atrauc un tecēja iekšā. Jā, viss te bija nost. Un viss tecēja iekšā, un tāpēc arī sienas visas slapjas paliek. Jā. Kaut kā tā. Nu, re. Tāds mums šorīt ir iesācies rītiņš. Kaimiņi. Jā. Un es. Pagaidām jūsu filmētāji, bet es arī darbojos iekšā. Viņš šī tirā trāpīs ūdens, kā teikt, demiķis, bet vispār diezgan stingri. Koki diezgan stingri un diezgan viss tā. Būs ok. Super. Malacīts. Un tad jau, kā jau brauksim nākošreiz, tad jau domājam, ka būs krāsim naudiņas un tad jau taisīsim, liksim jau jaunu jumtiņu. Jaunus tos dakstiņus. Bet jā, tas viss jau ir iznests, aiznests. Vakardien cītīgi nesām tos visus vecos ārā. Silikoniņu vēl, visas te. Pāriešu visu maksimāli un es domāju, būs ok. Priekš sākumā šeit. Ja arī kaut kāda būs sūcīta pēc tam vēl skatīsies. Nu jā, ka liks pēc tam to jumtu, tad vēl pieliks. Tā viss ūdens iekšā. Jā. Visu vajag salabot, kā var teikt, melno jumtu. Nu re, paldies, Duducīt, tev par informāciju.